Sveiki! Es šodien esmu kopā ar Ingu Graumani, viņa ir skaņu terapeite. Mani sauc Marija. Es nodarbojos ar dabas dziedniecību, ar garīgo dziedniecību, bet Inga nodarbojas ar skaņu terapiju, ar dziedināšanu, ar skaņu. Un par to mēs šodien drusku parunāsim. Kā tu esi novērojusi? Vai skaņu dziedniecībā, skaņu terapijā un varbūt arī kaut kādās citās dziedināšanas jomās, vai kaut kas mainās pēdējos gados vai gadu desmitos, jo tu diezgan ilgi ar to nodarbojies? Man ir kaut kāds novērojums, ka cilvēki kļūst uzņēmīgāki pret smalkākām vibrācijām, pret skaņu vibrācijām, jo, ja, piemēram, pirms gadiem 15 man neko īpaši pašai neizteica šīs te skaņu ļodas dziedinošās un visi šie te skaņu instrumenti, tad šobrīd man viņi ļoti arī uzrunā pašai. Jā, sveiki, Marija. Jā, tagad ir tāds vibrācija laiks, un līdz ar to jau arī šī skaņu terapija, kā vibrācija un skaņas pasaule, viņa ir ļoti, ļoti aktīva, un mēs tagad paši mainām savas vibrācijas kopā ar Zemi. Tie ir tādi kosmiskie procesi, tas varbūt daļai mēs paši varam sevi ietekmēt, ko mēs domājam, ko mēs darām, bet tie jau ir tādi neatņemami kosmiskie procesi, jo Zeme maina savu vibrāciju un mēs līdz ar viņu. Mums nav cita varianti. Šie trauki, viņi, protams, kā skaņas terapijas tie trauki un vispārējie instrumenti, viņi ir ar ļoti augstu vibrāciju, sākot no 100 un uz augšu, un līdz ar to ir tāds laiks, kad mēs viņus sākam sadzirdēt. Un mums ir vieglāk sarezonēt ar viņiem. Vai varbūt ir tā, ka arī šīs skaņu instrumentu, skaņu trauku smalkās vibrācijas palīdz mums pašiem savas vibrācijas celt un... Jā, es domāju, ka noteikti. Bet, tas ir kopdarbs. Noteikti. Tur nevar, mēs kā skaņu terapeiti, piemēram, nevar otram cilvēkam izmainīt visu šo te vibrāciju pasauli tikai stundu paspēlējot, ja? Tur ir vajadzīgs pašam iekšējais darbs, kā to pielietot ikdienā, kā mainīt savu domām, savu vibrāciju un savu darbiem, protams. Un tā vibrācija pasauli, viņa ir ārkārtīgi smalka tagad. Un jā, teiksim, kā ir viss mainījies. Es domāju, pat ļoti strauji, ja kādreiz tādi gongotāji un šie te cilvēki, kas spēlē traukus Latvijā, bija kādi 10, varbūt 12. Tad tagad tas ir kļūst ļoti populārs, un traukus spēlē gan pirtī, gan jogas nodarbībās, gan visur, kur. Patiesībā to var spēlēt, viņas var spēlēt jebkur. Tad, kad es mācījos pie Donu Konaro, kas skaitās kā gongu tēvs, tad viņš mums teica, ka nav tāda vieta, kur gongus un traukus nevar spēlēt. Jā, tā ir tāda patīkama ziņa, to var apvienot ar dažādām nozarēm, ar dažādiem tiem mūsu attīstības un atveseļošanās ceļiem. Bet kā tie instrumenti strādā, kā tu skaidrot, kas ir tas princips, kā darbojas visi šie interesantie, autentiskie instrumenti, tā laikam viņus visprecīzāk saukt? Tā ir rezonanse. Jo cilvēka ķermenis spēj sarezonēt ar apkārtējo pasauli. Mēs spējam sarezonēt ar tramvaju, kurš brauc garām. Mēs spējam sarezonēt ar upes čaloņu. Mēs spējam sarezonēt ar savām domām un ar citu kopējo šo te lauku, ko veido gan ziņas, gan notikumi. Un tāpat arī šie trauki, jā, viņi jāskan blakus cilvēkam vai uz cilvēku. Cilvēku ķermenis sarezonē. Un mums katram mūsu iekšējiem orgānam ir savu vibrāciju. Kad viņš ir vesels, ja viņš ir mazliet apslims, tad ir atkal cita vibrācija. Un strādājot ar šīm te augstajām vibrācijām, mūsu ķermenis arī sāk atvesaļoties uz rezonanses principu. Un vēl ir arī tas, kad šie te autentiskie vai arhaiskie skaņu instrumenti mūs atved atpakaļ pie tās sākotnējā skanējuma, kur visi instrumenti skanēja 432 hercos. Tā ir dabas frekvence, tā ir cilvēka sirds frekvence.
tā ir mūsu dabīgā frekvence, bet, nu, kā mēs zinām, 50. gados arī visi mūzikas instrumenti tika pārskaņot uz 440 herciem, kas ir prāta frekvence. Un katru dienu tā muzika, ko mēs klausamies, gan radio, gan visur citur, viņi tomēr ir šajā prāta frekvencē. Un tā vai savādāk, viņi, teiksim, sasniedz tos mērķus, kādus viņai ir jāsasniedz. Bet šie te autentiskie mūzikas instrumenti, viņi ir sirds skanējumā. Bet šīs frekvences tad nemainās? Ja? Tā nemainās. Jā, tur arī ir tā, ka cilvēkiem īsti nav skaidrs, ja, kad uz trauku tur ir piemēram 147 herci, vai izmērot ir vēl kāda cita. Tas ir vispārējais pieņemts, un tā ir skaņa lā, kas vibrē šajā te vai no 432 hercos vai 440 hercos. Un izējot no kamertoņa, kas ir lā, tad tiek skaņot vispārēji. Tu tagad runā tādos gudros mūzikas terminos, no kuriem es kā muzikāli neizglītots cilvēks pilnīgi neko nesaprotu. Jā. Bet kā muzikāli neizglītots cilvēks var sajust, vai viņam šis instruments der vai nē, vai viņam vajag ar to darboties un ļauties tam vai nē, jo mums droši vien nevajag visiem visu, vai ne? Visiem visu nevajag, bet šeit ir tā, ka tomēr, ja cilvēks grib arī sev izvēlēties kādu no šiem skaņu instrumentiem, nu, piemēram, Tibetas skanošo bļodi, ja, tad viņam tomēr ir jāskatās tādu, kas viņam ir patīkami pašam. Ja, viņam šīs te arī skaņu terapija, viņa ir gājusi tādā plašumā un ir tie labsajūtas trauki saucamie, un ir arī tāda metode, kas ir tagad kā, nepārāk sen, bet kur strādā šiem te planetārajiem traukiem. Un tad pamazām Latvijā parādās šie te Tibetā ražotie trauki ar Latviju zīmēm. Un tam visam ir jēga, tam visam ir nozīme. Jo katrai zīmē ir vibrācija, mūsu atrašanās vietā ir vibrācija. Jā, un visam tam, kas uz tās bļodas ir virsū, tam visam grafiskajam veidolam, viņam, caur viņu ejot skaņai, viņš izplatās. Ja? Šī zīme, kā zīme ar visu tajā ietvērto milzīgo jēgu, viņa sāk izplatīties. Jā, jo tie ir tie skaņu viļņi, mēs varam tā iedomāties, tad, kad iemet akmentiņu upē, tad veidojas šie te aplīši apkārt, kas aiziet ar vien tālāk. Un tā arī skaņa iedarbojas, jā. Un tā zīmē viņai, protams, viņai ir sava jauda. Tu esi arī kordiriģēni, tad tu darbojies arī ar balsi un dziedāšanu. Es esmu bijusi tavās balss attīstīšanas nodarbībās, un man tas ļoti, ļoti nācis par labu. Es patiešām jau spēju no nedziedoša cilvēka lēnām pārvērsties par drusciņu dziedošu. Latviešu valodā vārdiem dziedāt un dziedināt ir viena sakne. Un tas, manuprāt, nav nejauši. Tam, kāds ar mums iet skaņa, tam pilnīgi noteikti ir nozīme. Varbūt kaut ko par šo. Jā, tas ir tāds ārkārtīgi spēcīgs instruments, ko mums daba un Dievs ir devis, atnākot pasaulē. Un katram bērnam jau piedzimstot, tas pirmais brēcieniņš vai pirmais kliedzieniņš, kā viņš sev piesaka, ir atšķirīgs. Viens tikko ir nācis pasaulē, viņš sev piesaka ar ļoti ar skaļu balsi, citam vajag dažādi vēl viņu tur iedarboties, lai viņš kaut ko var to elpu ievilkt. Un tad tikai atskan tā balss. Bet tā balss mums nav iedota tāpat viena. Balss mums ir vislielākais dziednieks, kas mūsos ir. Un arī tagad, kad mana balss ir apslimusi no siltā laika un caurvēja, kurā es pabiju, un varbūt mazliet par ātru skrēju sagaidīt saules starus, ja, tad arī šādai balsī ļoti palīdz tā ņurdēšana. Ja. Paņūra, iedodam vienu metodu skatītājiem. Kā tas ņurda pareizi. Tā šūpojot to balsi. Jā, un tajā brīdī, tad, kad mēs ņurdam šeit vibrē un apasiņojās, ja balss aparāts apasiņojās un līdz ar to dziedinās. Un tas jau ir redzams pēc maziem bērniem, jo viņš ir sakreņķējies, viņš var sēdēt un
vai Jā, apsies, ja? tā viņš Viņš dara. sev, tad, kad mums sāp kaut vai pirksts, ko mēs darām, tas te nav vai vēl kaut ko. Druskuņi atgādina kaķīšu murāšanu. Jā, jā. Un tā balss katram ir tieši tāda, kā pašu cilvēku tā balss spēj dziedināt. Tāpēc viņa paša balss, viņam ir tas dziedinošākais instruments. Jā, un visjaudīgākais. Jo to mēs jau varam arī redzēt, kā mēs kādam kaut ko pasakam. Mēs varam celt, mēs varam pelt, jā, un arī dusmās pateikts vārds, viņš tik ļoti iedarbojas. Tāpēc, ka cilvēku ķermenis arī sarezonē ar to emociju, ar pateikto vārdu, un viņam var būt gan pluszīme, gan mīnuszīme, jā, uz otru, un otrs cilvēks to uztver. Tā kā rezonancei un tām vibrācijām, tā ir tāda, smalka pasaule patiesībā, kurai mēs pietuvojamies arvien vairāk. Un caur šiem te mūzikas instrumentiem viņi mums kļūst saprotamāk. Un tas ir patīkami. Jā. Skaņu terapija vispār ir no tādām patīkamajām terapijām, man liekas. Jā. Tur nav jājūtas nepatīkami terapijas laikā. Jā. Ir dažādas pieredzes, varbūt es arī varu to teikt, jā. Jo, pie traukiem varbūt netik ļoti, bet tad, kad mēs spēlējam gongus, tad tomēr cilvēki arī var aiziet tādās, pieredzēs, kas varbūt ir pat no citām dzīvēm, vai emocionālās pieredzēs, vai tīri nervu sistēmas, kaut kādas atbildes darbības, ja? Jo skaņa jau iedarbojas uz mūsu nervu sistēmu, tas ir pat taisno, ja? Viņu apčubina sauklē, vai, teiksim, gongu skaņa var būt tāda biedējošāka mazliet, un atnāk atmiņas, un cilvēkam notiek visi procesi, kas ir jau šādos brīžos, varbūt pat netik patīkami, bet viņš izdzīvo to vienreiz, palaiž, un viss. Jā, es par gongiem esmu šādas atskaņas dzirdējusi, ka cilvēkiem ir bijušas dažādas nepatīkamas emocijas, bet tam vajadzētu, kā pāriet ar to gongu sesijas finišu, ja? Tā kā beigās, man liekas, būtu tomēr jābūt harmonijā. Tur droši vien, ka tā ir gongu spēlētāja atbildība. Kā mēs ievadam šajā procesā un kā mēs pēc tam no viņa izvedam ārā. Un ja kāds cilvēks kaut kur ir aizkavējies, tad tam ir jāvēl laiks. Gongu spēlēt pie tevis var braukt mācīties, vai ne? Jā. Bet savukārt sadarbībā ar mani tu būsi pasniedzējis jaunā laika dziedniecības kursā topošajiem dziedniekiem. Un varbūt dažas vārdiņas par to, ko tu tur viņiem, apmēram, par ko būs runa tavās nodarbībās un ko tad tur varēs darīt un apgūt. Jā. Ko es centīšos varbūt parādīt cilvēkiem un parādīt, kā ar to strādāt. Ar šiem te pašiem Tibetas skanošajiem traukiem vai Himalajas skanošajiem traukiem, viņiem dažādi nosaukumi. Cits saka Nepāls skanošie trauki, cits saka Nepālā vai trauks netaisnais, Indijā. Dažādi, bet trauks ir trauks un viņam ir savu burvīgā skaņa. Jā, un šāds te trauks kaut viens pats mājās, viņš var ienest ļoti tādu, vērtīgu atmosfēru, vērtīgu tajā ziņā, ka viņš rada mieru mājā, ja viņi spēlē, protams, nevis ieliek plauktiņā. Tad, ko es mācīšu, kā ar šo vienu trauku mēs varam telpas patīrīt, cilvēku patīrīt, sevi patīrīt no nevēlamām enerģijām. Pašas pamatiņas masāžā, vibroakustiskā masāža, kas ir visam ķermenim, sākot ar pēdām, beidzot ar galvu. Un daudz tādas vērtīgas lietas, es domāju, arī ar balsi mēs pastrādāsim. Un tas, ko es došu, tā ir tā mana pieredze, mans redzējums, un tas, ko es redzu, ka tas strādā. Un varbūt tur es nevaru tik ļoti zinātniski to pamatot, bet jau 11 gadus ar to nodarbojoties, es redzu, ka tam ir diezgan liels svars. Un kad cilvēki arvien vairāk to sāk darīt,
saprast šīs te lietas, un tātad tas ir vajadzīgs. Bet daudz nebūs nekad. Jā, vajadzīgs tas tiešām ir. Nu ko, tad tiekamies kādās dziedinošās skaņās? Tiekamies!